Jānis aicina nožēlot grēkus un kristī. Jānis atstāja tuksnesi, un pamatojoties uz redzējumā doto atklājumu, ka viņš ir sūtīts aicināt cilvēkus uz grēku nožēlošanu un kristību, Jānis pirms aiziešanas no tuksneša apdzīvoto vietu tuvumā sāka rakt aku. Redzēja viņa stāva klints rietumu nogāzē, pa kreisi tecēja strautiņš. Kā liekas, tas bija viens no Jordānas avotiem, kuri sākas Libānas kalnu alā, starp diviem uzkalniņiem, kas kļuva redzami tikai pienākot tiem klāt. Labajā pusē stiepās tukšs klaimiņš, ko ieskāva necaurajamu krūmu biezoknis. Te Jānim bija pavēlēts rakt aku. Jānis stāvēja nometies uz viena ceļa, bet uz otra ceļa bija uzlikta gara papirusa strēmele, uz kuras viņš kaut ko rakstīja ar niedres irbulīti. Saules stari krita taisni uz viņu, bet viņš, skatīdamies uz Libānas kalniem rietumos, to neievēroja. Tā nekustīgi stāvot, viņš izskatījās pēc nedzīva tēla. Tad man likās, ka viņš iegrima ekstāzē, un es ieraudzīju, ka viņam blakus stāv kāds vīrietis un kaut ko raksta un zīmē uz papirusa. Kad Jānis atjēdzās, viņš izlasīja, ko nezināmais vīrietis bija uzrakstījis, un tulīt sāka rakt aku. Aprakstīto strēmeli viņš nolika zemē un nostiprināja ar akmeņiem, lai tā nesaritinātos. Ragdams Jānis bieži tanī paskatījās, domājams, ka tur bija uzzīmēts viņa darba plāns. Šim redzējumam bija sakars ar to redzējumu, kādu biju redzējusi agrāk no Elijas dzīves. Tad biju redzējusi Eliju sēžam tuksnesī un skumstot par kādu izdarīto kļūdu. Pēc brītiņa viņš aizmiga un sapnī redzēja, ka kāds zēns aizskar viņu ar nūju, un viņam palika bail, ka neiekrist akā, kas atradās blakus, jo no belzdieniem viņš bija nogāzies zemē. Tad eņģelis viņu uzmodināja un deva viņam padzert ūdeni. Tas notika tieši tanī vietā, kur tagad Jānis raka aku. Zināju katra zemes slāņa nozīmi, kuram cauri izrakās Jānis, kā arī katra viņa darba nozīmi līdz pat pilnīgai darba nobeigšanai. Tam visam bija sakars ar cilvēku siržu aizcietināšanos un citām nepilnībām, kuras bija, viņam vajadzēja pārvarēt, lai uz tiem varētu iedarboties Dieva žēlsirdība. Šīs viņa darbs, tāpat kā visa Jāņa dzīve un darbība, bija it kā simbols un veids, caur kuru svētais gars viņu ne tikai mācīja, kas jādara, bet caur kuru patiesi izpildīja to, ko šie darbi sevī ietvēra. Dievam viņa darbs iepatikās, jo viņš to izpildīja labā nodomā. Uz šiem darbiem Jāni iedvesmoja svētais gars, tāpat kā kādreiz senāk praviešus. Vispirms Jānis visapkārt noraka velēnas, un tad cietajā zemē rūpīgi izraka apaļu līdzenu bedri, izklāja to ar dažādiem akmeņiem, tikai tur, kur sāka parādīties ūdens, atstāja atveri. Izrakto zemi sabēra apkārt un izveidoja valni, kurā atstāja 5 spraugas. Pretī 4 spraugām viņš iedēstīja vienādā attālumā 4 zaļojošus kociņus, kuri bija katrs no citas sugas. Bedres vidū viņš iestādīja kaut kādu koku ar šaurām lapām un piramīdveidīgiem ziediem, ķekariem un dzeloņainiem augļu bumbuļiem. Ilgu laiku šis kociņš pavisam savītis atradās viņa grotas tuvumā.
4 kociņi drīzāk izskatījās pēc krūmiem, uz kuriem nogatavoja sogas. Tiem apkārt, lai tie labāk drošāk augtu, Jānis uzbēra pauguriņus. Nokļuvis pie zemes slāņa, kurā vēlāk iestādīja šaurlapu koku, Jānis no akas līdz strautam izraka grāvīti, bet vēlāk redzēju, ka viņš pa krūmiem savāca niedres, savienoja tās kopā un tādā veidā novadīja ūdeni no strauta līdz bedrei. Šo ūdensvadu Jānis pārklāja ar zemi. To varēja arī aizbāzt. Izcirtis krūmus Jānis izveidoja taciņu līdz spraugai akas valnī. Šī taciņa gāja apkārt akai starp akas valni un 4 iestādītajiem kociņiem. Pretī 5. spraugai akas valnī kociņa nebija. Tikai no tās puses tad arī bija brīva pieeja akai. No pārējām pusēm tikai taciņa vien atdalīja aku no krūmāja un klintīm. Uzkalniņos apkārt kociņiem Jānis iestādīja man pazīstamus augus. Bērnībā tie man ļoti patika. Kur vien tos atradu, atnesu uz mājām un iestādīju māju tuvumā. Tam augam ir augsts resns stumbrs un brūngans sarkani ziedi. Šodien uzzināju, ka to lieto pret augoņiem un kakla sāpēm. Visapkārt Jānis vēl iestādīja citus augus un mazus kociņus. Visu to strādājot, Jānis bieži palūkojās zīmējumā un mērīja attālumus ar nūju. Kā liekas, tur viss bija norādīts, pat kociņi, kurus viņš stādīja. Atceros, ka arī bedres vidū iestādītais koks tur bija norādīts. Tā Jānis tur strādāja vairākas nedēļas, bet, kad bija pabeidzis, bedres dibenā parādījās ūdens. Tur iestādītais koks, kas līdz šim bija novītis, tagad atdzīvojās. No koka mizas izgatavotā traukā Jānis atnesa no citas trauta ūdeni un to aplaistīja. Ūdens bija no tā avota, kurš radās klintī pie vienas no Jāņa agrākajām mītnēm, kad Jānis iesita pa klinti ar savu krustam līdzīgo nūju. Tad viņš nevarēja rakt aku tāpēc, ka tur bija klintis, bet arī tam bija sava nozīme. Tad Jānis palaida ūdeni no strauta uz bedri, cik bija nepieciešams, bet, kad ūdens bija par daudz, tas izplūda caur spraugām apkārtējā klajumiņā un veldzēja iestādītos kokus. Tālāk redzēju, kā Jānis iegāja ūdenī līdz jostas vietai. Ar vienu roku aptvēra tur iestādīto koku, bet otrajā rokā esošo nūju ar krustu un karodziņu tā sita pa ūdeni, ka šļakatas pacēlās pāri viņa galvai. Reizē ar to redzēju virs viņa galvas spožus gaismas starus, kas it kā gāja no svētā gara. Akas malā parādījās 2 eņģeļi un sarunājās ar Jāni. To redzēju kā pēdējo Jāņa darbību tuksnesī. Aka vēl atradās lietošanas kārtībā pat pēc Jēzus krusta nāves. Kristum ticīgie tanī kristīja ceļotājus un slimniekus. Tur arī lūdzās. Apostoļa Pētera laikā apkārt akai ierīkoja aizsargu mūri. Drīz pēc akas izrakšanas Jānis atgriezās pie cilvēkiem. Viņš radīja dīvainu iespaidu. Liela auguma izkaltis no gavēšanas un pašmērdības, bet tomēr stiprs un kaulains, viņš izcēlās ar neparastu cēlumu, sirds skaidrību un vienkāršību, atklātību un noteiktību. Viņam bija patumša sejas krāsa, vaigi bija iekrituši.
bet izskats bija nopietns un stingrs. Viņam bija sprogaini tumši iesarkani mati un neliela bārda. Augums bija ietverts palagā, kurš sniedzās līdz ceļiem. Virs tā viņš valkāja parupju brūnganu apmetni, kurš liekas sastāvēja no 3 daļām. Mugurpusē apmetnis bija brīvi krītošs, ap vidu apjosts. Rokas un krūtis bija pilnīgi kailas. Krūtis bija apaugušas ar pinkainām spalvām apmetņa krāsā. Līdzi vienmēr nēsāja nūju, kas līdzīga ganu nūjai. Aizejot no krūmāja, viņš vispirms uzbūvēja nelielu tiltiņu pāri strautam. Viņš nerūpējās par īstu pāreju, kura atradās no šejienes tālu, bet ierīkoja tikai pagaidu pāreju, kas bija atbilstoša viņa mērķim. Viņš uzturējās Cidesas apkārtnē un mācīja vietējos pagānus, kuri pirmie pieņēma kristību. Tie dzīvoja šeit pilnīgi pamesti novārtā, pazemes alās. Tie bija dažādu tautu pēcteči, kuri ieklīda šajā apkārtnē vēl pirms Kristus dzimšanas, pēc pēdējās svētnīcas izpostīšanas laikiem. Viens no pēdējiem praviešiem pareģoja, ka viņi dzīvos šeit tik ilgi, ka kāds cilvēks, kas bija Jānis, pateiks, kas viņiem jādara. Tālāk viņa devās uz Nācereti. Bez kādiem kavēkļiem un traucējumiem Jānis devās pie cilvēkiem, runājot tikai par vienu, par grēku nožēlošanu un par Mesiju, kas jau tuvojas. Kur vien viņš ieradās, cilvēki izbrīnījās un palika nopietni. Viņa balss, kā asais zobens, skanēja skaļi un stingri, bet tomēr patīkami. Ar katra šķiras cilvēkiem apgājās kā ar bērniem. Visur un vienmēr viņš gāja taisni, nekas nespēja viņu maldināt, ne uz ko neskatījās un neko sev neprasīja. Redzēju viņu, ka viņš skrēja pa mežiem un krūmiem, rāka, vēla akmeņus, novāca kokus no ceļa, gatavoja atpūtas vietas, sauca palīgā cilvēkus, kuri viņu vēroja ar izbrīnu. Nekur viņš neapstājās, un drīz vien atkal bija citā vietā. Viņš gāja gar Galilejas jūru, bija pie Tarihejas, Jordānas ielajā. Vēlāk līdzās Salemai iepretī Bētelei. Pāri tūkstnesim garām Jeruzālemei, kurā nekad savā mūžā nebija bijis, bet uz kuru raudzījās ar skumjām un sāpēm. Vienmēr sava uzdevuma augstumos, nopietns, stingrs un vienkāršs, viņš tikai vienu sauca: nožēlojiet grēkus, gatavojieties, pestītājs tuvojas. Beidzot devās pāri ganu ielajai uz savu dzimteni. Jāņa vecāki jau bija miruši. Viņa pirmie mācekļi bija daži jaunieši, radinieki no Zaharija puses. Kad Jānis gāja cauri Betsaidai, Kafarnaumai un Nāceretei, vissvētākā jaunava viņu neredzēja, jo pēc Jāzepa nāves viņa reti izgāja cilvēkos. Tomēr vīrieši no viņas radiem bija dzirdējuši Jāņa aicinājumu un pavadīja viņu labu ceļa gabalu. 2 reizes 3 mēnešu laikā pirms kristīšanas Jānis pārstaigāja visu novadu, sludinot par to, kurš nāks pēc viņa. Viņa ceļojums risinājās ar neparastu spēku un ātrumu, bez pārtraukuma, bet arī bez steigas. Šī nebija mierīga pastaiga vai ceļojums, kādu veica pestītājs,
kur viņam trūka darba, redzēju, kā viņš skrēja pāri laukiem, gāja mājās un skolās mācīt, savāca cilvēkus ap sevi publiskās vietās un uz ielām. Priesteri un valsts ierēģi dažās vietās gan viņu aizturēja un sāka ar viņu runāt, bet drīz vien aizgāja projām izbrīnījušies. Izteiciens iztaisnojiet kunga ceļus nebija tikai simbolisks, jo redzēju, ka savas darbības sākumā Jānis patiešām laboja ceļus, kā izstaigāja visas vietas un ceļus, pa kuriem vēlāk staigāja Jēzus ar saviem mācekļiem. Novāca no ceļa krūmus un akmeņus, ierīkoja taciņas. Salika laipas pāri strautiem, tīrīja to gultnes, raka akas un ūdens tvertnes, ierīkoja sēdvietas un lapenes, kurās pestītājs vēlāk atpūtās. Mācīja un strādāja. Visu to darot, pievērsa sev visapkārtēju uzmanību. Vienmēr un visur viņu drīz vien ielenca cilvēki, bet viņš droši un bezbailīgi sauca visus nožēlot grēkus, sludinot Mesijas atnākšanu, bet pats sevi sauca par viņa priekšteci. Bieži vien nogriezās sānis, kad Jēzus gāja garām, bet nekad ar viņu nesatikās, lai gan bieži vien viņi atradās kādas stundas ceļa attālumā viens no otra. Reiz viņi atradās pavisam netālu viens no otra, un Jānis tad teica klausītājiem, ka viņš nav gaidītais pestītājs, bet tikai necienīgs viņa kalps, kurš gatavo kungam ceļu. Bet tur patiešām iet pestītājs. Jānis teica, norādīdams uz aizejošo Jēzu. Visā savas dzīves laikā Jānis tikai 3 reizes redzēja pestītāju. Pirmo reizi tuksnesī, kad svētā ģimene bēgot uz Ēģipti gāja garām, un Jānis svētā gara iedvesmots atskrēja, lai sveicinātu savu meistaru, kuru jau bija apsveicis būdams mātes miesās. Juta pestītāja tuvumu un arī viņa slāpes. Tad Jānis zēns būdams lūdza un iesita ar spieķi pa zemi, un tanī vietā tūlīt radās bagātīgs avots. Paskrējis uz priekšu ieraudzīja Jēzu ar Mariju un Jāzepu, un tanī vietā, kur atradās avots, sāka priecīgi lēkāt, vicinādams savu karodziņu. Otro reizi Jānis redzēja Jēzu pie kristības, bet trešo, kad redzēja Jēzu ejošu pāri Jordānai un liecināja par viņu. Dzirdēju, ka pestītājs stāstīja apustuļiem par Jāņa lielo pašaizliedzību, ka pat viņu kristīdams Jānis ieturēja svinīgu stāju, kaut gan viņas sirds vai plīsa no mīlestības un ilgām. Pēc tam apspiežot patmīlību, kura spieda viņu meklēt Jēzu, Jānis no viņa izvairījās. Jānis garā vienmēr vēroja Jēzu, jo vienmēr bija noskaņots pravietiski. Jēzus personā viņš redzēja savas sūtniecības piepildījumu, sava pravietiskā aicinājuma īstenojumu. Viņš neuzskatīja Jēzu par sevi līdzīgu, par savu laika biedru, bet gan par pasaules pestītāju, Dieva dēlu, kurš ir kļuvis cilvēks. Par pirms mūžīgo, kurš ieradās laikā un nevarēja pat domās pieļaut būt ar viņu kopā. Arī sevi Jānis neuzskatīja par līdzīgu citiem, bet laikā un pasaulē esošu un ar to vienotu. Jau mātes miesās viņu vadīja pirms mūžīgais, bet Dievs svētais gars vēl pirms laika noveda viņu satiksmi ar Jēzu. Jau bērnu dienās šķirts no pasaules, tuksnesī viņš auga un veidojās, neko citu nezinot, kā tikai pestītāju. Atstāja tuksnesi it kā otrais dzimis un nopietni ar plašu vērienu un spēku iesāk savu darbību. Jūdeja tagad viņam ir tuksnesis,
un tā, kā tuksnesī viņš dzīvoja starp avotiem, klintīm, kokiem un zvēriem, un ar tiem sarunājās, tā tagad aizmirstams par sevi, iet un strādā pie grēciniekiem un cilvēkiem. Viņš redz tikai Jēzu un runā tikai par viņu. Viņš nāk, sagatavojiet ceļus, nožēlojiet grēkus, pieņemiet kristību. Lūk, Dieva jērs, kurš dzēš pasaules grēkus. Tie ir viņa vārdi. Tuksnesī tīrs un bez vainas, kā bērns mātes miesās. Izgāja no tuksneša skaidrs un vienkāršs, kā bērns pie mātes krūtīm. Pats pestītājs par viņu saka apustuļiem. Viņš ir tīrs kā eņģelis, un nekas aptraipīts nav iegājis viņa mutē, un ne grēks, ne nepatiesība nav izgājusi no tās. Jānis kristīja dažādās vietās, vispirms Salemas apkārtnē, pie Ainonas, vēlāk Onā, iepretī Betsabarai, rietumu pusē no Jordānas, netālu no Jērihas. Trešā kristības vieta bija uz austrumiem no Jordānas, dažu ceļu stundu attālumā no otrās uz ziemeļiem. Beidzot atkal kristīja pie Ainonas, kur viņu arī sagūstīja. Kristībai Jānis lietoja Jordānas attekas ūdeni, kura upes austrumu pusē veidoja garu loku. Vietām šī atteka ir tik šaura, ka to var pārlekt, vietām atkal plata. Tās gultne tagad ir pavisam izmainījusies. Kaut arī toreiz jau dažās vietās nebija ūdens. Šis loks ietvēra sevī daudzus dīķus un akas, kuri ņēma ūdeni no attekas. Tāds dīķis atdalīts no attekas ar valni bija arī pie Ainonas. Zem vaļņa atradās caurules, pa kuru ūdeni varēja ievadīt un izvadīt. Šo vietu tā ierīkoja Jānis. Te bija līcis, kurā no krasta stiepās sauszemes strēmeles. Kristāmais stāvēja ūdenī līdz jostas vietai starp divām šādām zemes strēmelēm, turoties uz speciāli ierīkotiem rokturiem, kuri atradās uz katras zemes strēmeles. Uz vienas no saliņām stāvēja Jānis, smēla ūdeni ar gliemežvāku un lēja to kristāmajam uz galvas. Uz pretējā krasta stāvēja jau nokristīts cilvēks un uzlika roku uz kristāmā. Pirmajam roku uzlika pats Jānis. Jaunkristāmajam ķermeņa augšdaļa nebija pilnīgi atsakta. Tas bija apsakts ar kaut ko palagam līdzīgu, tikai rokas bija brīvas. Tuvumā atradās telts, kurā kristāmie izģērbās un apģērbās. Neredzēju, ka tiktu kristītas sievietes. Kristot Jānis bija ģērbies garā baltā tērpā. Apkārtne, kurā Jānis kristīja, ir skaista un ūdeņiem bagāta un saucās Salema. Pati Salemas pilsēta atrodas abos attekas krastos. Ainona atrodas pretējā Jordānas pusē, vairāk uz ziemeļiem no Salemas, tuvāk pie Jordānas un lielāka. Apkārtnē plašas ganības, tur ganās daudz ēzeļu. Salemas un Ainonas apvidus bija brīvais, vai arī tur pastāvēja ieradums nevienu no turienes neizraidīt. Jānim Ainonas tuvumā bija sava naktsmītne, kādas vecas lielas ēkas drupās, pavisam pamestās un ar zāli apaugušās, šur un tur tanīs bija ierīkotas kādas būdiņas. Šīs drupas bija Melhizedeka telts mūra pamats. Par šo vietu man bija vairāki redzējumi, no kuriem atceros tikai vienu. Man bija atklāts, ka šinī vietā Abrahams nolika 2 akmeņus, vienu altārim, uz otra pats stāvēja uz ceļiem. Lūkšanas laikā viņš redzēja sekojošo redzējumu. Bija Dieva pilsēta, it kā debesu Jeruzāleme,
un no tās plūda ūdens straumes. Ābramam pavēlēja lūgties par Dieva pilsētas atnākšanu. Plūstošais ūdens izplūda no turienes uz visām pusēm. Ābramam šis redzējums bija 5 gadus pirms tā, kā Melhizedeks te uzcēla savu pili. Pils bija drīzāk liela telts ar galerijām un kāpnēm, līdzīga Menzora pilī Arābijā. Tikai pamatne bija ļoti stipra, būvēta no akmeņiem. Man liekas, ka vēl Jāņa laikā redzēju 4 stūrus, kuros atradās galvenās kolonnas. Uz šīs pamatnes Jānis būvēja sev mītni no pīteņiem. Melhizedeka laikā šī pils bija kā ērta viesnīca pie patīkamiem ūdeņiem. Šeit apmetās daudzi svežzemju ceļotāji. Varbūt Melhizedeks, kuru vienmēr redzēju kā padomdevēju un vadoni tām tautām, kas šeit gāja garām, bija ierīkojis šo pili, lai tanī uzņemtu un mācītu ceļniekus. Jau tad tam bija kaut kāds sakars ar kristību, un kalpoja Melhizedekam par vietu, no kuras viņš vienmēr sāka savus ceļojumus uz Jeruzālemi, pie Ābrama un citur. Te viņš sapulcināja un sadalīja ģimenes un cilvēkus, kuri gribēja šeit apmesties. Arī Jēkabs ilgāku laiku dzīvoja pie Ainonas ar savu iedzīvi. Kristāmā sakas bedre jau tad bija, bet Jēkabs to atjaunoja. Melhizedeka pils atliekas atradās netālu no kristīšanas vietas pie ūdens. Pirmajos kristīgās Jeruzālemes laikos, tanī vietā, kur Jānis kristīja, bija uzcelta baznīca. Šī baznīca tur stāvēja vēl tad, kad Ēģiptes Marija, dodamās uz tūkstnesi, gāja te garām. Salemas pilsēta bija liela un skaista, bet karā izpostīta. Liekas, tas notika reizē ar svētnīcas izpostīšanu pirms Kristus. Te uzturējās arī viens no pēdējiem praviešiem. Jānis pāris nedēļas netraucēti mācīja un kristīja, bet tad pie viņa ieradās Heroda sūtņi no Kallirojas. Herods tur dzīvoja savā pilī Nāves jūras austrumu krastā. Tur atradās daudz karsto avotu. Herods gribēja, lai Jānis aiziet pie viņa, bet Jānis atbildēja sūtņiem, ka viņam daudz darba, bet ja Herods grib ar viņu runāt, lai atnāk pats. Tad redzēju, kā Herods karavīru pavadībā brauca zemos ratos ar augstu sēdekli, it kā tronī, uz ciematu, kas atradās kādu 5 ceļa stundu attālumā no Ainonas, un lika attaicināt uz turieni Jāni. Jānis aizgāja uz turieni un apmetās kādā citautieša mājā. Tad Herods bez pavadoņiem aizgāja pie viņa. Atceros, ka Herods jautāja Jānim, kāpēc viņš dzīvojot pie Ainonas tik nabadzīgā būdiņā, ka viņš likšot uzcelt Jānim tur ērtu māju. Uz to Jānis atbildēja, ka māja viņam nav vajadzīga, ka viņam ir viss, kas vajadzīgs, un ka viņš tikai pilda tā gribu, kas ir pārāks par viņu. Jānis runāja nopietni un stingri, un aizgāja atpakaļ uz Ainonu. Runāja maz, un no Heroda turējās pa gabalu. Redzēju, ka Ainonā kristīja jau mirušā Alfeja un Marijas Kleofas dēlus, Sīmani, Jēkabu jaunāko un Tadeušu, kā arī otrās laulības ar Sebu dēlu Jozesu Barsabu. Arī Andrejs un Filips pieņēma kristību un atgriezās pie sava darba. Arī citi apustuļi un daudzi mācekļi tika nokristīti. Kādā dienā pie Jāņa ieradās daudzi priesteri un tautas vecākie no Jeruzālemes apkārtnes, uzzināt, kas viņš ir un kas viņu sūtīja un ko viņš māca un tā tālāk. Jānis viņiem atbildēja ar neparastu nopietnību un drosmi, sludināja Mesijas tuvošanos,
bet viņiem pārmeta par negandarīšanu un liekulību. Neilgi pēc tam pie Jāņa ieradās daudzi tautas vecākie un farizeji no Nāceretes, Jeruzālemes un Hebronas, lai uzzinātu, kāds ir viņa aicinājums. Par viņu tika iesniegta sūdzība, kā patvaļīgi ir piesavinājies kristības vietu. Daudzi muitnieki ieradās pie Jāņa pieņemt kristību, un tiem Jānis apelēja pie viņu sirdsapziņas. Tur bija ieradies arī muitnieks Levi, vēlākais Matejs, atraitņa Alfeja, Marijas Kleofa vīra pirmās laulības dēls. Jāņa mācība viņu ļoti aizkustināja, un viņš labojās, par ko ģimene viņu nicināja. Tomēr daudzus muitniekus Jānis aizsūtīja projām bez kristības.